Šo lēmumu par mācību centru atvēršanu mēs apspriedām jau vairāk kā gadu kopā ar Siemens. Bija arī citi partneri, kas interesējas par šādu iespēju, jo ne tikai mūsu šeit Latvijas un tuvāko Baltijas valstu klientu bāze ir strauji augoša lietotāju skaita ziņā, bet arī arvien vairāk starptautisku uzņēmumu izvēlas savu darbības operāciju nodrošināšanu izmantot risinājumus, kas ir korporatīvās sistēmas. Līdz ar to lietotāju skaits ir ļoti strauji pieauguši. Un ir nepieciešams, lai viņi redzētu mūsu risinājumu iespējas daudz plašākā kontekstā, nekā viņi šobrīd savas lomas ietvaros ir spējīgi to darīt. Cik te ir apmēram to lielo klientu šeit, kuru lietotāji varēs izmantot? No lokāliem klientiem, kā jau iepriekš teicu, 20, mēs varam runāt par 25 lokāliem klientiem šeit Baltijas valstīs, kuri, protams, ir ārkārtīgi atšķirīgi savu sistēmas lietotāju skaita ziņā. Mazākais no mūsu klientiem ir apmēram ar 10 operatīvajiem lietotājiem sistēmā, un lielākiem ir vairāk 1000 lietotāju sistēmā. Ja runājam par starptautisko uzņēmumu filiāliem, šeit arī bieži vien mēs redzam, piemēram, kāda uzņēmuma pārstāvniecība, varētu teikt, pārdošanas birojas šeit ir 3-4 cilvēku liels, un visi šie cilvēki lieto arī SAP sistēmu. Un ir arī, lielie starptautiskie uzņēmumi, kuriem ir vairāk par 100 mērām lietotāji, kuriem arī ir pilnīgi nepieciešama papildus apmācība, lai varētu risinājumus izmantot produktīvi. Tātad tirgus šim pakalpojumam būs pilnīgi noteikti. Protams, tas ir arī mūsu kopīgs uzdevums kopā ar mūsu partneri Siemens, kādā veidā šo informāciju savlaicīgi un kontekstuāli pareizi novadīt līdz mūsu potenciāli auditorijai. Un tā, sākotnēji kādas apmēram būs tēmas, par kurām varēs mācīties, un varbūt svarīgs jautājums arī Latvijā, kādā valodā varēs šos kursus? Runājot par tēmām, protams, ka mēs esam izvēlējušies iesākumam tikai, kā varētu teikt, visvairāk pieprasītās pamattēmas, piemēram, finansu uzskaits, pamatprincipi, finansu uzskaits, biznesa procesi, kā arī datu noliktavas un analītikas risinājumu apskats. Turpmāk, protams, mēs šo problēmu vai jautājumu loku paplašināsim atkarībā gan no pieprasījuma, gan no to konsultantu, no to apmācīto speciālistu kompetencijām, kuras mēs varēsim piedāvāt šeit Latvijā, latviešu valodā. Ja nepieciešams arī krievu valodā un angļu valodā, drusku plašākai auditorijai, jo nav noslēpums, mēs sevišķi par vasaras sezonu domājam, ka arī mūsu skandināvu kolēģiem varētu būt interesanti braukt uz Latviju, mācīties SAP, nedaudz pavadīt laiku Jūrmalā vai Rīgā un apvienot patīkamo lietderīgo. Un arī, protams, no Lietuvas un Igaunijas, vai šis jau viss reģions? Protams, jā, jo tas varētu teikt tā, ja mēs jutīsim,